Īstenībā jautājumu uzdeva Gvido. Interesanti, kā varētu saukt drifta dievu? Kā varētu saukt drifta dievu? Paldies Rolandam Bērziņam par šo braucienu. Bet tagad vēršam uzmanību. Trasē notiek interesantas lietas, tāpēc, ka trasē ir iebraucis pilnīgs standarts. Un tas galīgi nav driftam paredzēts auto, jo tas ir dīzels BMW 530 ar automātisku ātrumkāru aprīkots auto. Tā kā šis braucējs... Ko mēs redzam, pirmie dūmiņi parādās arī, jā? Jā, mēs par šo tas ir. Labs! Šitais čalis riktīgi dod pa slapjo, ne? Ar savu dīzeli. Jā, arī visnotaļ iesvētīgs leņķis ir tajā iesvēt līgumā. Dīzeli power. Ir pilnīgi ok, man liekas, pilnīgi ok. Ovals, jā, atbalstām. Un iemetiens, aiziet, dodam ručkā. Nē! Ai! Mazliet tā kā par daudz šis leņķis. Bet bija labs, nē, viņš uzturināja tādas emocijas, ka tas brauciens bija tik tāds uzvilts. Bet viena kļūda, viena apgriešanās, tas dramatiski ietekmēs viņu punktus šī iebraucienā.